Liepājā pie nama, kurā 1919. gadā atradās Britu militārā misija, nu pat atklāta piemiņas plāksne, kas vēstīja par to, kad un kā Lielbritānijas politiskais un militārais atbalsts kļuva par nozīmīgu balstu Latvijai tās cīņā par brīvību un neatkarību. Plāksni atklāja apvienotās karalistes vēstnieks Latvijā Pols Bramels un aizsardzības atašejs Marks Peičs. Tā vēsturiski pildīja ļoti svarīgu lomu, jo šajā ēkā uz laiku patvērās tā laika Latvijas ministru prezidents Kārlis Ulmanis. Savukārt kuģis Sarātov, uz kura tajā laikā atradās Latvijas pagaidu ministru kabinets, apsargāja karalisko jūras spēku karakuģi. Liepājā ar apvienotās karalistes vēstniecību un Britu padomi dažādu infrastruktūras, ekonomisko un kultūras projektu īstenošanā regulāri sadarbojas jau kopš Latvijas valstiskās neatkarības atjaunošanas. Savas vizītes laikā Britu vēstnieks ar delegāciju apmeklēja arī karostu, vietu, kur nākotnē paredzēta NATO bāzes celtniecība. Starp daudziem NATO attīstības plāniem, kā viens no nozīmīgākajiem jāmin jūras spēku bāzes attīstība Liepājā, kas būs liels ieguldījums alianses austrumu flanga aizsardzībā. Šī ir strateģiski ļoti nozīmīga lokācija jūras spēku kontekstā, tāpēc nepieciešams ļoti rūpīgi plānot šīs bāzes attīstību. Liepājai ir liela nozīme NATO kopējās infrastruktūras kontekstā. Britu interese par topošo bāzi nebūtu nav nejauša. Marks Peičs norādīja, ka ir panākta vienošanās par britu militāro inženieru daļēju iesaisti tās projektēšanā. Bijušais aizsardzības ministrs Artis Pabriks jau pirms 4 gadiem iezīmēja resora plānus, ka Liepāja kļūs par pilnvērtīgu NATO bāzi, tās attīstībā solot investēt lielas naudas summas. Liepāja tomēr ir centrs mūsu jūras spēkiem un paliks vēl lielāks centrs. Mēs šeit plānojam tuvākajos 10 gados līdz kādiem 100 miljoniem investīciju. Bruņotie spēki attīstot tālāk ostu, protams, ka atbrīvos šo te centra vietu. Vienlaikus mēs domājam, ka ar mūsu investīcijām tas palīdzēs arī ostai civilām vajadzībām. Karostā, kas vēsturiski jau kopš Krievijas impērijas laikiem bijusi kara pilsētiņa, jau šobrīd bāzējas Zemessardzes 44. kājnieku bataljons. Nākotnē pie Karostas kanāla paredzēts izbūvēt piestātnes un pārcelt uz šeieni jūras spēku mīnu eskadru, kas šobrīd vēl bāzējas Tirdzniecības kanālā pašā pilsētas centrā, kā arī Karostā izbūvēt atbalstošo infrastruktūru un štābu. Argots Pakalns, Justs Kurvins, TV Kurzeme, speciāli RTV.